Tēma, kā saglabāt mūžīgo jaunību, tiek apspriesta jau kopš civilizācijas sākuma. Sensenos laikos burvju un raganas meklēja jaunības eliksīra formulas. Mūsdienās nokaranu sejas vaipstus atrisina plastikas ķirurgi. Taču pirms ķerties pie galējiem ieročiem ir pāris neparasti skaistuma atgūšanas veidi. Viens no tiem ir sejas joga. Sejas joga ir saistībā sakārtošana sevis no iekšienes, jo būtībā mūsu seja ir tā kā mūsu spogulis, kurš parāda visu par cilvēku. Sejas jogas praksē ietilpst pareizas elpošanas, ēšanas un pozitīvās domāšanas principi. Apgūstot to, seko praktiskā daļa. Ar roku pirkstiem tiek stimulēti sejas enerģētiskie punkti. Paņemsim punktiņu, kas atbild par taisno zarnu, par dzimumu orgāniem un par aizkuņģa dziedzeri. Un šis te punktiņš atrodas šeit uz zoda, un tagad uztaisam to vienu ieelpu. Aizturam un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un izelpojam. Masējot šo punktu, tiek nostiprināts zods, uzlabojas attiecīgo orgānu darbība, tiek likvidēta sejas tūska. Bez kosmētikas var atbrīvoties arī no ziliem lokiem zem acīm. Uzspiežam tā, kad sajūtam šo te kauliņu. Un šādi te paturam. Galvenais nosacījums, lai jūs nevilktu tā te uz leju acis. Un tagad ieelpojam, aizturam un turam, cik ilgi varam noturēt elpu. Dubultzodu likvidēšanai par instrumentu izmanto rokas dūri. Salokam dūrīti, paliekam viņu zem zoda un varam ar otru tā kā atdurienu uztaisīt. Un tagad virinam žoklīti, bet atkal pie ieelpas. Bet ieelpojam. Savukārt tik pie skaista pedikīra un samtainas ādas palīdz gara rufa zivju terapija. Ļoti bieži prasa vai sāpēs. Bērni atnāk un saka, sāp, kožot zivtiņas. Īstenībā jau zobu nav, tikai ar lūpām skrubiņu. Pirmās sajūtas kut, jāpierod pirmās pāris minūtītes. Zivju dzimtene ir Turcija, kur ar zivju skaistumkopšanu nodarbojas jau vairāk nekā 200 gadus. To garums ir aptuveni 7 cm, viņu pamatstāvoklis vienmēr ļoti izsalkušas. Ar lūpām tās maigi attīra ādu no atmirušām šūnām. Bet kā pēdējo samērā interesantu skaistumkopšanas veidu var pieminēt krioterapiju, visu ķermeņa īslaicīgu ekstremālu atdzesēšanu. -150 grādi inertā gāzē slāpeklī. Jūs atrodaties iekšā. Augstajā saunā cilvēks atrodas sākot no 1 līdz 3 minūtēm. Daudz augstiem, bet tā kā forša sajūta. Kriosauna izmanto imunitātes nostiprināšanai, pret novecošanās, pret celulīta un notievēšanas procedūras gadījumā. Tāpat izmanto arī dažādu locītavu iekaisumu slimību ārstēšanā. Tāpat ļoti bieži izmanto kriosaunu arī dažādu dermatoloģisku problēmu ārstēšanā. Visefektīvākais veids ir noņemt paģiras uzreiz, kā ar roku. Eksperti gan piebilst, ka cilvēks kā optimists, kurš ir apmierināts ar savu dzīvi un dzīvo harmonijā, pat bez skaistuma uzlabošanas procedūrām izskatās daudz labāk nekā depresīvais, kurš tērē simtiem latu, lai uzlabotu izskatu. Saiva Luste, Andris Damburs, Labvakar, Latvija.